Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2023 nominācijā lauksaimnieks ir iekļauti 4 dalībnieki – zemnieku saimniecība Gerdas, Valti, Laivinieki un individuālais komersants Rimzāti. Turpinājumā īsumā par katru. Skrundas pagasta valtu īpašnieks Rihards Valtenbergs saimniekot sācis 1991. gadā. Saimniecība reģistrēta pēc gada. Viņš ir viens no pirmajiem bioloģiskajiem zemniekiem valstī. Arī Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas padomes Gaias lopkopības vadītājs. Valtos viņa ģimene saimniekojot jau 7. paaudzē. Pirmie 5 priekšgājēji gan bijuši mežsargi. Šobrīd saimniecībā ir 672 hektāri un 100 hektāru ir nomā. Bioloģiskajā saimniekošanā neiztikt bez daudzpusības. Graudus nevar izaudzēt bez lopiem. Te ir arī zivkopība. Paduras zemniekus Dainu un Jāni Laiviniekus zina daudzi. Kopš atmodas abi vada savu saimniecību un Laiviniekus reģistrējuši 1993. gadā. Sākumā pamatnozare bijusi kartupeļu audzēšana, siltumnīcās audzētas meristēmas jeb veidotāja audi, vēl arī gurķi un lociņi. Šobrīd kartupeļus vairs tā nepērkot, tāpēc stādījumi samazināti. Tagad vairāk te audzē labību un rapsi, ir arī lopi. Abiem ir gandarījums, ka viņu iesākto iecerējis turpināt mazdēls. Lopi kaut kādi 300 mums ir. Pienlopi? Mums ir piena un gaļas lopi. Cik ir piena? Piena lopi ir kaut kādi 50. Alsungas pagastā esošo zemnieku saimniecību Gerdas vada Esmeralda un Gunārs Rungovski. Tā ir piemērs citiem, kā saimniekot bioloģiski. Te nodarbojas ar piensaimniecību, lopkopību un augkopību. Saimniekošana jau turpina nākamās paaudzes, jo bērni izveidojuši savas zemnieku saimniecības. Dēls Pēters nodarbojas ar lauksaimniecību, bet meita Jāna ar vistkopību. Apvienojot spēkus, visas 3 saimniecības kopā jau aprūpē ap 500 hektāru bioloģiski apsaimniekojamās zemes. Vaicāti par savām zelta atziņām uzņēmējdarbībā, Esmeralda un Gunārs uzsver sadarbības nozīmi ar vietējiem uzņēmējiem. Viņš tā kā lops. Ziemā ziemošanas dīķi, lops ziemā stallī, vasarā ganībās. Un, lai nonāk tirgū, mēs viņu pārvadājam 8 reizes. Rimzāti ir akvakultūras saimniecība Rendas pagastā. Te lielākoties audzē karpas. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, bet darbība jau notiek 50 gadu. Šobrīd tiek apsaimniekoti 300 hektāru liela teritorija, kur lielākoties atrodas zivju dīķi. 2022. gadā Valdis Kancāns saņēmis zivsaimniecības nozares balvu par mūža ieguldījumu. Nevelti, jo darbs prasa nemitīgu uzmanību un klātesamību. Zivis pārsvarā tiek realizētas Latvijas tirgū svaigas vai kūpinātas. Aktīvākie mēneši zivsaimniecības nozarē ir novembris un decembris. Kopumā vidēji sezonā pie pircējiem nonāk 40 līdz 45 tonnas zivju.